Čau! Labadiena, Vāsaļi! Esiet sveicināti podkāstā Ābola sēde, kur es kopā ar viesi runāju par jauniešiem un ne tikai jauniešiem aktuālām tēmām mūsdienās un arī pasaulē. Vēlos iepazīstināt jūs arī ar šodienas podkāsta viesi. Vērams RSSIA valdes priekšsēdētāju Zineidu Lovniku. Jā, tāpēc šodien mūs arī ir īpašs viesis uzņēmējs. Un kamēr neesmu aizmirsusi, atgādināšu jums, ka jūs varat ne tikai skatīties mūsu YouTube platformā, bet arī klausīties jums ērtākā vietā, laikā. Paņemiet kaut ko uzkožamu, es nezinu, paņemiet varbūt kaut ko iedzeramu siltu, kafiju, tēju, varbūt kaut ko siltāku un klausieties mūsu straumēšanas platformā Spotify. Varam atklāt arī šodienas podkāsta tēmu, kādēļ ir nepieciešami dažādi bonusi darbiniekiem un cik dažādi tie varētu būt. Jā, aizkodīsimies līdz sērdei un varbūt pirmais, kas varētu šķist tāds vispārīgs, kas ir bonusi darbinieku motivācija, jūsuprāt? Alga, protams, tā ir taustāma un ļoti svarīga, jā, bet pie algas pierot, katrs algas pielikums ir patīkams, bet pie viņa pierot. 1, 2, 3 mēneši un viss, tas ir normāli, tā paaugstinājuma tā alga, viss. Bet bonusi tas atkal cilvēku varbūt motivē vairāk, jo ir lietas, ko nevar novērtēt naudā. Un tie bonusi, protams, arī ir materiālās vērtības uzņēmumam, bet tas ir kaut kas bišķiņ vairāk. Tas ir cilvēka novērtējums un ka uzņēmums saprot, atbalsta un varbūt iedod to, ko, nedod citi uzņēmumi. Jā, nedod citi uzņēmumi un, interesantāk strādāt, kad atnāc un tev kaut ko piedāvā, jo konkurence darbinieku piesaistē ir liela. Šobrīd darba tirgu es teiktu, ka tā ir ļoti liela un bezmazai lielie uzņēmumi cīnās par to darba ņēmēju, jeb darbinieku uzmanību ar to, kur lielākā alga, es nezinu, kur lielākie bonusi, apdrošināšana, veselības un tam līdzīgas lietas. Jā, protams, tas ir svarīgi un, kā jau minēju, ne tikai alga, bet arī vide, darba apstākļi, viss ir svarīgs un mūsu cilvēki to prot novērtēt. Bez šaubām. Tas ir tā, laikam, pievienotā vērtība, kuro darbinieks saskata tikai strādājot iekšā uzņēmumā. Jā. Jā, nākošais, kas varbūt arī jūs nedaudz arī aizskārāt, es teiktu tā, kā jūs raksturotu, kāpēc mūsdienu uzņēmēji aizvien vairāk izvēlas tos dažādus bonusa mehānismus, dažādas bonusa sistēmas, un kāpēc mūsdienās darbiniekiem nepietiek tikai ar algu, to, ko viņi saņem? Kādēļ tas notiek? Es domāju, tas cilvēku novērtē kā darbinieku, viņam kaut ko iedot tādu, papildus, un tas vienkārši tie bonusi, lai novērtētu. Un katram ir patīkami, ka viņu novērtē un kaut ko jaunu iedot, domāju par bonusiem. Jā, no algas pielikuma jau katru gadu mainās. Protams, tā arī sistēma, man liekas, ka visu laiku mainās, ne tikai no likumdošanas aspekta, bet arī pašā uzņēmumā, atkarībā no apgrozījuma un citiem iekšējiem faktoriem. Kādas varbūt visefektīvākās vai vislabākās bonusa sistēmas, mehānismus esat iepazinuši vai arī jūsu uzņēmumā lieto, lai piesaistītu vai noturētu profesionālos darbiniekus? Mums tāds ar katru gadu varbūt tā apdrošināšanas, veselības apdrošināšanas pakete ir lielākā un daudzpusīgākā. Tas ir viens no tiem kritērijiem,
kas ir svarīgs tomēr. Un plus tajā apdrošināšanā ir tajā paketē, ko mēs sniedzam, cilvēki vēl plus var izvēlēties vai nu sporta nodarbības kaut kādas, jā, vai nu tur kādas procedūras, vai nu zobu ārstēšana, zobārsta pakalpojumi, jā. Tas ir tāds, gandrīz visi uzņēmumi to piedāvā, bet atkarībā no tā, cik tā lielā pakete, jā. Tas ir svarīgi. Mums tāds ir, kā mēs maksājam 3. pensiju līmenī. Varbūt jauniešiem, kas tikko atnākuši, tas it kā neinteresēja sākumā. Tas tā, bet jau ap 40 plus. Jā, tomēr tas ir ieguvums. Jā, un kad pēc 55 vari saņemt tādu summiņu, tas arī ir patīkami, protams. Tas, kas varbūt mums tāds no interesantākajiem ir, mēs atbalstam veselīgu dzīvesveidu, un tas ir, mēs dodam 2 apmaksātas atvaļinājuma dienas nesmēķētājiem. Jā, tas uzraksta gada sākumā iesniegumu, ka es esmu nesmēķētājs un gada laikā, bet tās neuzkrājas, kā atvaļinājuma dienas, tās jāizmanto gada laikā un 2 dienas nesmēķētājiem. Kaut gan mums rūpnīcā arī ir nodrošināti apstākļi smēķētājiem, bet tos nesmēķētāju pulciņš pieauga. Tas ir laikam viens no neparastākajiem bonusiem, ko es dzirdu, bet man ir jautājums, kā uzņēmums pārbauda, ka viņi nesmēķē? Kā pārbaudīt to godīgumu, vai tas ir uz uzticības līmeņa? Vienkārši mēs viņiem ticam. Tad es te domāju, tur jau kaut kāda cita mehānismi būs. Nē. Bet tas ir laba motivācija, man liekas, un tas varbūt arī uzlabot to iekšējo ražošanu, to procesu, kas notiek iekšā, to miedarbību un efektivitāti darbinieku, es teiktu tā. Jā, mēs vēl ir, kā mēs sakām, zupas. Mēs strādājam 24 stundas, 7 dienas nedēļā, tā kā cauru diennakti mainās, un tā, ka mums ir ēdnīca, es domāju, gatavo garšīgi, tātad sagatavo zupu vakarā, kas atnākot uz darbinieku uz maiņu, viņš jebkurā laikā var paņemt savu zupas trauciņu, uzsildīt, jo ir mikroviņņu krāsnis un atpūtas telpā viņš to jebkurā laikā var apēst. Bet tā, ka mums ir ēdnīca, dienā darbinieki var atnākt uz ēdnīcu un pusdienu laikā saņemt savu zupu. Stāv brīžos, tā kā strādnieki strādā 2 stundas un pēc tam atpūšas, ir pieejama arī kafija, arī kā bonus. Tas ir ļoti, ļoti labi. Man liekas, ka tas arī sava veida tā patīkamā attieksme, ka pret mani kā pret darbinieku rūpējas, teiksim tā, vadība domā par mani kā par darbinieku. Tas ir patīkami, teikšu godīgi. Bet, par smēķēšanu es reti esmu dzirdējusi, jā, kaut kas interesants. Varbūt esat novērojuši to dažādo paudžu attieksmi pret tiem bonusiem, bonusu sistēmā, vai viņi ir atšķirīgi, vai viņi ir vienādi. Varbūt ir kaut kādi krasi piemēri no pieredzes. Kā jau es minēju, tie jaunieši, kas atnāk pēc 20 gadiem, tādā vecuma posmā par 3. līmeni, viņi nav sajūsmā. Ja? Es pieļauju, ka tā, ka mums apdrošināšanas polisē tur ir papildus dažādi, ko var izvēlēties. Es domāju, viņi kādu sporta zāli vai kaut ko izvēlēs, un tie, kuri citi, atkal kaut ko citu. Tādā veidā. Par bonusiem, protams, visi ir apmierināti. Neviens nesaka, nē, arī jaunieši nesaka, ziniet, man 3. līmeni nemaksājiet. Nē, to neviens nav teicis. Es gribētu redzēt tādu jaunieti. Tā ka, ko varbūt gribētu vēl,
Mums ir arotbiedrība, jā, mums ir uzņēmumā koplīgums, un arotbiedrība ir spēcīga, un tur ir no darbiniekiem pārstāvji. Un tā, ka, ja kādas vēlmes būtu, protams, viņi pasaka. Bet, pagaidām pret šiem bonusiem neviens nav protestējis. Tas ir ļoti jauki. Nu ko, paldies jums par izsmeļošu diskusiju. Ir laiks nelielai aktivitātei, kur ir katru epizodi. Un, kā jau skatītāji zina, skatoties iepriekšējās epizodes, mums iepriekšējie viesi uzdot jautājumu, kuru nezina skatītāji, un tas tiek nodots nākamajam viesim. Jums ir jautājums, kādu darbību secība jāveic, lai saliedētu uzņēmumus Rēzeknē? Es domāju, ka uzņēmumi Rēzeknē ir salīdzinoši draudzīgi, jo saskaroties, kad vajadzīga kaut kāda palīdzība, var zvanīt un prasīt, ja nevar palīdzēt kāds uzņēmums, tad saka, ziniet, es jums ieteikšu viss. Bet, lai vairāk saliedētu, ir tādas organizācijas kā uzņēmējdarbības biedrība, kur aktīvi darbojas, un tur vienkārši ir iespēja uzņēmumu vadītājiem un ne tikai kā speciālistiem sapulcēties, varbūt pat tādā brīvā atmosfērā kā pusdienas, pārrunāt un jebkurā gadījumā komunikācija. Tas ir pirmais, kas solis būtu. Un tā, ka mēs esam tieši Verems ir ekonomiskās zonas teritorija, ekonomiskās zonas uzņēmums, tad ekonomiskās zonas uzņēmēji bieži tiekas, dažādi pasākumi tiek rīkoti, un tas arī ir kontakts. Pirmkārt, komunikācija. Tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Bez šaubām, bet man liekas, ka arī Rēzeknē uzņēmumi ļoti saliedēti. Cik es pazīstu, cik es redzu, viens uzņēmums zina otru uzņēmumu, kaut kā caur paziņām, caur kontaktiem samukomunicē. Jā, un ja vajag palīdzību, kā jau es teicu, zvani vienam, neziniet, to es jums nevaru, zvanam nākamajam, kur mēs autobusu dabūsim. Tas ir tāds labs jautājums. Bet man liekas, ka tas ir zelta vērts, to, ka tāda kā ģimenes izjūta. Visi ir vienoti, visi ir viens par otru un kopā gatavi palīdzēt. Jā, tā tas ir. Paldies jums. Tagad es lūkšu jūs uzrakstīt jautājumu nākamam viesim. Skatītāji, jums tas paliks noslēpumā, kā jau vienmēr, tā ka jums būs intriga paskatīties nākamo epizodi. Un nemēģiniet man tur tīt turp un atpakaļ, un vai 2x ātrumu slēgt, klausāties. Ļoti interesanti. Tas var būt arī ļoti aktuāli jauniešiem, bet jūs neuzzināsiet. Noslēpums, jā. Skatieties un gaidiet nākamo epizodi. Jā, kopumā paldies jums, paldies, kā atnācāt, paldies par diskusiju. Un, jaunieti, ja tev ir kādi jautājumi saistībā ar uzņēmējdarbību, varbūt ne ar uzņēmējdarbību, varbūt vēlies uzrunāt uzņēmējus, tad droši apskaties tur zemāk aprakstiņā un ieraudzīs mūsu kontaktus. Un sazinies un saņemsi atgriezenisko saiti. Paldies jums, paldies skatītāji un klausītāji, un tiekamies nākamo reizi, jau pavisam drīz. Do